Esiet sveicināti visi tie, ar kuriem mēs šī projekta ietvaros tiekamies jau atkārtoti, un esiet sveicināti arī visi tie, ar kuriem mēs šajā projektā tiekamies pirmo reizi. Tas ir bijis apjomīgs projekts, un mēs ar daudziem no jums esam tikušies visā Latvijā un domājuši par to, ko un kā darīt skolotājiem, ko un kādā veidā darīt un mainīt izglītības sistēmā. Tomēr vissvarīgākais ir tas, kā šīs pārmaiņas spēs ietekmēt visas sabiedrības attīstību. Un sabiedrība ir tāda, kurā patiesībā top jauna ekosistēma, kurā kopā ir jāsadzīvo baby boomeru paudzei, tā dēvētajai paudzei X, paudzei Y. Tagad tiem piepulcējas arī paudze Z un paudze Alfa. Un vissvarīgākais, protams, ir tas, kādā veidā visi cilvēki var būt kaut mazliet laimīgāki. Bet zinot to, ka tu nekad otram nevari dot to, kā pašam tev nav, es vienkārši novēlu jums ikdienā būt laimīgākiem. Man pārliecība ir, ka mēs nākam uz šīs zemes mācīties. Visi cilvēki, ne tikai bērni, arī pieaugušie. Un ir ļoti svarīgi, ka kāds no malas reizē mums palīdz. Šāds 3 gadu ilgs projekts bija tā vienreizējā iespēja saņemt daudzus impulsus no malas. Manā gadījumā tās bija tikšanās vairāk kārtīgi ar daudziem pedagogiem, tādās kā publiskās runas nodarbībās, kur mēs iedziļinājāmies tajā, cik svarīgi ir dzīvot šajā mirklī, cik svarīgi arī runājot ar citiem cilvēkiem būt dzīvā komunikācijā. No jūsu spožajām acīm es redzēju, ka jūs gūstat. Es guvu no tā, ka jums tas bija vajadzīgs. Es esmu ļoti pateicīga šādai iespējai un ceru, ka tāda radīsies arī turpmāk. Kamēr tu pārtiec no informācijas, kas ir pieejama sabiedrībā, mēdījos, tikmēr tev šķiet, ka skolotājiem ir visgrūtākā dzīve valstī, ka skolotājiem pietrūkst pašapziņas, pietrūkst naudas un vispār labi, ka es neesmu skolotājs. Bet tad, kad tu sāc strādāt ar viņiem kopā tādā projektā kā šis, tu saproti, ka ir ļoti daudz radošu, aizrautīgu, spējīgu un priecīgu skolotāju, kur turklāt ir gatavi darīt vēl vairāk nekā līdz šim viņi ir darījuši. Un otra lieta, ka ir lieliski tas, ka šādi skolotāji nāk kopā, dalās ar pieredzi, rada jaunu pieredzi. Un kopumā, es teikšu, šī projekta laikā man personīgi uzlabojās gan priekšstats par skolotājiem kā tādiem, gan par izglītības sistēmu kopumā. Un es teikšu, kā ir tas skats uz situāciju ir cerīgāks nekā bija pirms 3 gadiem. Un es novēlētu skolotājiem turēties kopā. Jo līdzīgi domājošie var radīt vienā mirklī to kritisko masu, kas ir nepieciešama, lai vispār radošu pieeju darbam un tādu, atvērtāku domāšanu padarītu par normu, ka vispārējie teiktu, tas ir normāli, nevis, ka tas ir dīvaini vai ka tas ir riskanti. Tā kā noteikti meklēt savējos un turēties kopā. Un dalīties pieredzē, dalīties ar iedvesmu, ar labajiem stāstiem, stāstīt tos arī citiem. Es domāju, ka skolotāji man atcerās kā stingro pasniedzēju, kas mācīja par naudas plānošanu. Un stingries bija tāpēc, ka secināju, ka skolotāji, tad, kad viņi paši nonāk skolas solā, kļūst tādi paši kā viņu skolēni. Tomēr es zinu un ticu, ka ļoti daudz skolotāju no šiem kursiem paņēma sev ļoti daudz kā vērtīga. Pirmkārt, es ceru, ka paņēma to, kas ir iedvesma. Iedvesma plānot savas finanses un iedvesma darīt un zināt, ka mēs varam ietekmēt savas naudas lietas. Jo tikai domājot šādi ir iespējams šo ticību nodot arī saviem skolēniem. Un tādēļ es novēlu visiem veiksmi, mācot par naudas plānošanu arī citiem. Parasti jau tā mana darbošanās vienmēr norisinās kaut kādās ar modu saistītās vietās. Parasti vienmēr tā tomēr ir galvaspilsēta Rīga. Un ļoti reti jau sanāk apciemot visus Latvijas novadus. Un šis projekts man deva iespēju ne tikai apciemot Latvijas novadus, bet arī redzēt tik daudz interesantas vietas. Un pats būtiskākais sajust varbūt arī nākotni, tiekoties ar skolotājiem, ar pedagogiem. Ļoti grūts uzdevums mums visiem. Nākotnes cilvēkam ir jābūt vienotībā gan ar savu iekšējo, gan ar savu ārējo. Neviens jau nevar īsti novilkt robežu, kur beidzās šis iekšējais un kur sākās šis ārējais.
arī mazam pirmklasniekam skolotājs, tas ir paraugs ne tikai iekšējiem, bet arī šim ārējam. Es jums novēlu veiksmi, mācīties, turpināt, attīstīties. Mums ir jāveido nākotnes cilvēks. Es jūs ļoti apsveicu ar šī lielā un vērienīgā projekta izbeigšanu. Tas ir jauki un cerams, ka tādi projekti vēl būs Latvijā, ko arī jums visiem novēlu, gan vadītājiem, gan ierosinātājiem, gan arī visiem, kas piedalījās. No savas puses es gribētu sacīt tā, tas ir mans tāds, manuprāt, jauks teiciens, kad ar Versači jau neko mēs dzīvē nepasāksim, ja mums tas būs uzvilkts mugurā, ja mums nebūs manieres, stāja, savs humoriņš un saprašana. Un man ir jāteic, ka mūsu nodarbības kā vienmēr pie manis bija gan jautras, un es zinu, ka jūs ļoti daudz iemācījāties, un es zinu, ka jūs arī kārtīgi izsmējāties, jo ar nenopietnu pieeju pie ļoti nopietnām lietām, manuprāt, var ļoti labu rezultātu sagaidīt. Un man ir patiesi prieks, ka Latvijā arvien vairāk un vairāk dažādi sociālie slāņi, dažādi profesiju pārstāvi arvien vairāk un vairāk interesējas par etiķeti. Lai jums veicas! Man bija tā lieliskā iespēja šajā projektā piedalīties ar improvizācijas meistarklasi. Un es biju patiešām patīkami pārsteigts par jūsu atvērtību un draudzīgumu. Gandrīz visi ar mani sasveicinājās. Ja tā nopietni, man saviņoja tas, cik ātri mēs pazaudējām jebkādas robežas un dalījāmies radošumā un priekā. Man vienmēr ir licies, ka skolotājiem it sevišķi vajadzētu vienmēr saglabāt to pozitīvo dzirkstelīti un pieiet visam ar humoru. Es novēlu jums veiksmi, izturību, pacietību, elektriķa precizitāti un veterinārārsta sirsnību, aktieru spēju pielāgoties un to, kas jums ir jau no dabas - pacietību. Lai jums viss izdodas!